1940. gadā Latviju negaidīti pārsteidza Padomju Savienības ultimāts un lielās kaimiņu valsts nepārprotamā gatavība iebrukt Latvijā. Taču Latvijas armija bija gatava karot. Kādu atceras kara dalībnieki 1940. gada 15. jūniju, Padomju Savienības Latvijas kara pirmo dienu? Kā tas viss sākās? Jūs sakāt dienu. To dienu es pat nedabūju redzēt. Man tā bija nakts. Jau iepriekšējā naktī no Rīgas jūras līdz Iepeldējam Lielupē un pēc aptuveni 5 kilometriem sasniedzām admirāļa Spādes pavēlē norādīto vietu iepratī Majora stacijai labā pusē, kur Lielupa met līkumu. Mēs zinājām, ka tajā vietā ir 25 metrus dziļa, plaši izskalota bedra, kurā zemūdeni var paslēpties un kļūt neredzami ienaidnieku izlūkošanai. Mēs ienirām. 15. jūnijā 8:56 minūtēs valdības namā notika ministru kabineta ārkārtējā sēde. Jo 3 naktī jau bija noticis sarkanarmijas uzbrukums mūsu robežsargiem Maslinikos un Smaiļos. Un bijām jau arī saņēmuši padomju ultimātu. Pirmās sarkanarmijas tālšāvēja artilērijas granātas sprāga Daugavpilī aptuveni 6. dienas vakarā. Kāda bija ārkārtējās sēdes norise, tās dalībnieku noskaņa un pieņemtie lēmumi? Tuvāk par to neko nezinu. Mums bija pavēlēts reizi naktī noteiktā laikā iznirt. Tad arī radiotelegrāfists gaida iespējamo ziņojumu no flotes vadības par to, kad un cikos būs jāuzņem valdība, lai to varētu pasargāt no krišanas ienaidnieku gūstā. Pēc aptuveni 15 stundām mēs jau būtu Gotlandē. Izšķirošais brīdis bija pienācis. Ministri turējās itin braši. Tirdzniecības un rūpniecības ministrs Blumbergs uztraucās, kas notikšot ar to mūsu zeltu, kas noguldīts Francijā. Šī lielvalsts, kā jums labi zināms, kapitulēja Padomju Savienības tā laika sabiedrotās valsts nacistiskās Vācijas priekšā. Jā, bija pienākusi mūsu kārta. Mūsu armija, protams, bija gatava karot, taču politiskos lēmumus nepieņem ģenerāļi. Tajā dienā visas valsts liktenis atradās viena cilvēka rokās. Viss bija atkarīgs no tā, ko nolems viņš. Ārlietu ministrs Munters uzskatīja, ka bruņot pretošanās mūsu stāvokli tikai padarīs sliktāk. Vai tomēr neizbrīnīja valsts prezidenta Ulmaņa pieņemtais lēmums? Tieši tā, jo viņš vienmēr un visur ņēma vērā Muntera domas. Jā, es joprojām nesaprotu un nemāku izskaidrot, kāpēc prezidents sēdes beigās negaidīt paziņoja, ka mēs karosim. Es necerēju, ka viņš varētu pieņemt šādu lēmumu. Acīm redzot, prezidentam bija kļuvusi pilnīgi skaidrs, ka tieši mūsu pretošanās spējas radīt labvēlīgākus apstākļus valsts atjaunošanai nākotnē. Mēs bijām gatavi nolikt galvas par tēvzemes brīvību. Es ļoti labi atceros, kā īsi pirms dienvidus Rīgas radiofons pēkšņi aprāva tautas dziesmu, saule brauc augstu kalnu un pārraidīja mobilizācijas pavēli. Kas īsti notika tālāk? Šo jautājumu sev uzdod daudzi vēsturnieki. Mēs rīkojamies atbilstoši armijas štāba tam kara gadījumam izstrādātājiem plānam, ja ienaidnieks uzbrukt no austrumiem. Tas bija 5. mobilizācijas plāna A variants un paredzēja visu spēku mobilizēšanu, salīdzinot ar citu valstu armijām un tiem laikiem neparasti ātri, 29 stundās. Ar to mēs bijām pārāk par uzbrucēju, kura rīcībā allaž bija gausāka nekā mūsējā. Spēku samērs, tas nu gan skan pārspīlēti. Un tomēr jāsaka, ka mūs varēja izskaut. Tautas noskaņojums bija karēvīgs. Nožēloja tikai to, ka pretošanās netika uzsākt reizē ar Somiem. Neviens vien todien aizdomājās tieši par parlamentāras, nevis autoritatīvi vadītas valsts iespējām. Nelielas kaujas sadursmes sākās valstī vēl esot priekšmobilizācijas periodā. Taču tie nebija ļoti bīstami plaši uzbrukumi. Kāda īsti bija sarkanarmijas vadības rīcība tajās stundās kara pirmajā dienā?
Viņiem bija plāni izstrādāt tam gadījumam, ja mēs nepadotos, ja Ulmanis nolemtu karot. Taču negaidīta pretdarbība vienmēr rada apmulsumu. Pēc tam, kad Lietuva bija pieņēmusi padomju ultimātu un tur jau bija ienākusi sarkanā armija, Latvijas rīcība bija neloģiska. Un sarkanā armijas apmulsums un ziņas par to, ka Latvija nepadodas, iekustināja lietuviešus. Vispirms viņa aizsarga šauļi sāk apšaudīt okupācijas spēku kolonas. Un tad jau visi bruņotie spēki izvēlējās nepakļauties Smetonam. Un arī sāk uzbrukt kolonām, kuras nebija gatavas aizsargāties. Un tā uzbrukums pret mūsu dienvidu robežu nesākās. Uzbrukums nesākās arī pret mūsu ziemeļu robežu. Vai tiešām sarkanā armija neattīstīja plašāku uzbrukošu darbību pret Latviju jau pirmajā dienā? Jau 8 vakarā bombardēja Reizekni. Tur mūsu zenīta artilērija aizstāvējās ļoti sekmīgi. Zenīta artilērijas pulka 3. divizions apbruņots ar moderniem Zviedru Bofors zenīta lielgabaliem. Bombardēja Ludzu, Kārsavu, Abreni. Taču nebombardēja Rīgu. Vairāk iemeslu dēļ padomju aviācijai tāds uzdevums netika dots. Kādas operācijas tajās stundās veica Latvijas bruņotie spēki? Pēc tam, kad ministru kabineta ārkārtas sēde tika slēgta, darbu sāka valsts aizsardzības padome. Prezidents iecēla mani par bruņoto spēku virspavēlnieku. Diemžēl jau vakarā, neizturot spiedienu, atkāpās 3. Abrenes robežsargu bataljons. Šie robežsargi gan bija apbruņoti vismodernākajām vācu mašīnu pistolēm, taču par tādām izskaptiem ļaujamais vāls bija par traknu. Jūras novērošanas dienas sekoja, vai nenotiek ienaidnieku desants Gaujas un Lielupes grīvu vietās. Nesmakas no tāda. Lai labāk izprastu Latvijas bruņoto spēku spējas, vajadzētu pastāstīt ko vairāk par dažādu vienību, piemēram, pārvietošanos. Pirmās Kurzemes divīzijas 3. Jelgavas kājnieku pulka sedzēja vienības 3. bataljona gājienu kolona sasniedza robežu ar Lietuvu un nocietinājās priekšgrupu pozīciju līnijā Auca Elēja Bauska. 1. Liepājas kājnieku pulka 2. un 3. bataljons virzījās pret Ezeri, Vaņoni, Paplaku, Durbi un Cīravu. Tas ir pret sarkanarmijas bāzēm, kuras tur atradās saskaņā ar savstarpējās palīdzības paktu jau kopš 39. gada rudens. Komandierim pulkvedim Krīpenam bija uzdots paveikt neiespējamo, sakaut tanku garnizonu Ezerē un iegūt trofeju tankus un munīciju. 2. Ventspils kājnieku pulka 1. bataljons jau bija sagatavojies uzbrukuma kaujai, lai ieņemtu padomju aviācijas izmantotos lidlaukus pie Kuldīgas. 2. un 3. bataljons virzījās pret Ēdoli, Pilteni, Ventspili un Dundagu. 1. Liepājas kājnieku pulka 1. bataljons, kurš skata pēc tika turēts Liepājā arī pēc bāzes līguma, jau pievakarē bija ierauts priekšlaicīgā kaujā pret pārspēku un sakauts un izklīdināts. Mūsu otrā lielākā pilsēta tika zaudēta jau kara pirmajā dienā. Tuvu naktī armijas štāba informācijas daļas radio izlūkošanas nodaļas vadītājs pulkvežleitnants Kažmers ziņoja, ka zemūdens spīdola nogremdējusi kreiseri Kirovu. Komanda kapteinim Kalacim ir acs. Nolaid to čaumuli pa burbulka nemets. Un naktī mēs pirmo reizi iznerām no slēptuves, ievērojot vislielāko piesardzību. Mēs tad nezinājām, ka visu to apkārtni modri apsargāja īpaši atlasīta armijas štāba bataljona karavīri, kuri savukārt nezināja, ko viņi sargā. Slepenība tika ievērota vislielākā mērā. Vārna tur nevarēja pārlaisties. Kas notika 16. jūnijā? Jau agri no rīta padomju karakuģa artilērija tomēr spēja uzsākt galvaspilsētas apšaudi. Kontrabateriju atbildes uguni atklāja mūsu karaflotes flagkuģa virsējuša ātršāvēja artilērija. Pilnā sparā turpinājās mobilizācija. Jau nākošās dienas rītā mums bija 130 000 vīru liela armija. Mobilizācija varēja turpināt līdz pat 200 000. Tiesa gan apbruņojuma un munīcijas tik lielai armijai mums pietika tikai 2 nedēļas sīvām kaujām. Uzbrucēji nāca kā melna padebesis. Taču
ļoti pašpārliecināti, bez iepriekšējās artilēriskās sagatavošanas vai aviācijas uguns. Pat bez viena paša bruņota automobiļa atbalsta. Nāca un izšķīra pulkas prostagunīs. Krievu cīņas taktika nebija mainījusies kopš Pirmā pasaules kara. Uzbrukumam sekoja mūsu pretuzbrukums, tad vēl viens ienaidnieku uzbrukums un atkal nesekmīgs. Svētdienas rīts. Abreni bija zaudēti. 7. Siguldas kājnieku pulka garnizons atkāpās no Viļakas, taču armija gatavojās aizstāvēt Balvus. 9. Rēzeknes kājnieku pulka garnizons atkāpās no Ludas. Armija gatavojās aizstāvēt Rēzekni, Krāslavu un Daugavpili. Lieki jautāt, vai sarkanarmijai bija liels bruņojuma pārsvars. Taču kā tādos apstākļos rīkojās Latvijas armija? Cīņās pret tankiem mūsu kājnieki atdarināja somu taktiku no padomju somu kara. Ja mēs sašāvām tanku grupas komandieru tanku, kur varēja pazīt pēc rācijas aplociņa, tad apstājās un kļuva nevarīga visa grupa, palikusi bez vadības. Tātad pietika apturēt, teiksim, katru 5. tanku. Diemžēl arī šī taktika mums nelīdzēja pie Liepnas, kur tieši plašāku tanku masu uzbrukums sagrāva priekšgrupu pozīcijas. Mūsu komandieriem bija jāpieņem smagi lēmumi par atkāpšanos. Un arī tad, kad pretuzbrukumos gūtas uzvaras. Kādas kaujas notika Daugavpils virzienā? Artilērijas apšaudes. Kā vienu no pirmajiem nogalināja Latgales vēstneša redaktoru Aleksandru Vanagu. Daugavpils nepārtraukti tika apšaudīti jau 2. dienu. Bijušās Polijas pierobežā novietotā tālšāvēja artilērija nodarīja lielus postījumus pilsētai un cietoksnim, kurā atradās 4. Zemgales divīzijas štābs. Gaisā pacēlās izlūku diviziona 7. tālās izlūkošanas eskadriļas lidmašīnu grupas un pagriezās pret dienvidu rietumiem. Tās veiksmīgi bombardēja sarkanarmijas tālšāvēja artilēriju, jo ienaidnieks nebija parūpējies par maskēšanos. Jāatzīst, tas bija raksturīgi sarkanarmijai. Tās komandieri rīkojās pavirši un nesaskaņoti. Vai arī pakļāvās komisāru pavēlēm. Bet komisāri bija mācījušies visu, ko tikai nekaujas mākslu. Šo iemeslu pēc sarkanarmija ļoti bieži nespēja izmantot savu skaitlisko pārsvaru. Pēc veiksmīgas bombardēšanas mūsu lidmašīnas atgriezās Krustpils lidlaukā. Šis arī bija vienīgais mūsu armijas uzbrukums ārpus valsts robežām Latvijas Padomju Savienības kara laikā. Bet no Indras un Dagdas ģenerālis Baks pavēlēja atkāpties, lai mūsu vienības nenokļūtu aplenkumā. Ģenerālis Baks bija nolēmis, ka karos tikai par to pilsētas daļu, kas atradās Daugavas labajā krastā. Viņš saprata, ka kreiso krastu nav iespējams noturēt. Arī Rīga, Latvijas valsts galvaspilsēta, atrodas tās pašas upes abos krastos. Vai sarkanarmija arī tur uzbruka līdzīgā veidā? Citādāk. Tas ir karakuģu tālšāvēja artilērija grāva pilsētu, bet nebija uzbrukošu sauszemes spēku. 2. Vidzemes divīzijas 6. Rīgas kājnieku pulks un 8. papildu divīzijas 1. un 2. kājnieku pulks nocietinājās galvaspilsētas ārējās aizstāvēšanas līnijā. Mīnu traleris Imants tika sašauts un nogremdēts. Aizdegās ar aizdedzinošiem šāviņiem trāpītais Pētera baznīcas tornis un sagāzās. Apšaudes sagrāva arī Rātsnamu un Melngauļu namu. Brīvības pieminekli ietērpa koku vairogos. Tajās dienās Vācijas vēstniecība gatavojās atstāt Latviju. Cik lielā mērā Latvijas un abu pārējo Baltijas valstu pretošanās varēja iespaidot vislielākās slepenībā topošo Hitlera uzbrukuma plānu Padomju Savienībai? Kad Luksemburgā nāca iekšā vācu karaspēks, Luksemburgas lielhercogienes šķērsām ceļam novietoja savu automobīli. Arī tā bija pretošanās. Un nepavisam nesmieklīga. Latvija karoja ar tikpat kā 3/3 miljonu vīru lielu armiju, un tas ir vērā ņemams spēks jebkuras Eiropas valsts kara plānos un aprēķinos. Esmu pārliecināts, ka mūsu pretošanās vismaz par mēnesi pātrināja 2. pasaules kara sākšanos. Mēs esam
Tieši tik lieli, ka neņemt mūs vērā nav iespējams. Galvaspilsētas staciju, lidlauku un garnizonu gaisa aizsardzībai norīkoja 5. un 6. zenīta bateriju. Zenīta artilērijas pulka 3. diviziona 4. zenīta baterijas karēvi uzstādīja zenīta lielgabalus parkā pie universitātes. Caur vēstniecības logu to varēja vērot Vācijas sūtnis von Koce. Vācijas sūtnis arī mūsu zemē droši vien pārliecinājās par to, ko jau bija pierādījuši Somi, tiesa gan ne bez vācu palīdzības, ka ārēji tik varenā Padomju Savienība īstenībā ir vāja. Latvija ražoja lidmašīnas. Kā to iespaidoja kara apstākļi? VF strādāja dienu un nakti, lai vēl paspētu papildināt mūsu aviāciju. Protams, jaunu lidmašīnu ražošanu mēs vairs nevarējām uzsākt, jo netikt pie tikai ārvalstīs nopērkamiem lidmašīnu motoriem. Armijas rīcībā nonāca visa civilā aviācija. 2 gaisa satiksmes Dragon Rapid jau bija pielāgotas bumbu mešanai un darbojas ar labiem panākumiem. Kara ministrs ģenerālis Hartmans ierosināja gaisa spēkos iesaistīt internētos poļu lidotājus, lai pietiktu lidotāju. Jūs jautājat par aviāciju. Nemazāk vērtīgi bija citi mūsu ražojumi. Nevienas valsts armijai nebija tik moderna ieroči, kā tā dēvētās vienvīra radiostacijas, kuras vienības sakarnieki varēja pārnēsāt mugursomās. Šādas radiostacijas krietni palielināja vienību sazināšanās spējas un tādējādi padarīja skaitliski mazāku grupu par spēkos līdzīgi lielākai. Vai Kurzemē izvērsto vienību uzbrukumi padomju bāzēm bija sekmīgi? Tieši tā. Un pat necerēti veiksmīgi. Sarkanarmijas garnizons ezerē krita panikā un tika sakauts. Sarkanarmieši nebija apmācīti naktskaujām. Viņu apmācības līmenis bija zemāks par mūsu jau it visur, visās lietās un vietās. Un mūsu autotanku brigādi papildinājās ar 6 trofeju tankrotām. Mēs ieguvām arī munīciju tiem 20 tankiem, kurus bijām nopirkuši ziemā no Padomju Savienības. Tagad, protams, bija kļūst skaidrs, kāpēc tie bija pienākuši bez munīcijas. Kuldīgas lidlauka ieņemšanā iesaistījās aizsargu aviācijas ekskadriļas. Un arī izlūku diviziona 8. jūras izlūka eskadriļas hidroplāni. Tik tālu viss ir skaidrs saprotams. Bet kā varētu vērtēt tālāko iespējamo notikumu gaitu? No kara darbības apdraudētajām vietām bēg iedzīvotāji. Mūsu bruņotais vilciens pie Daugavpils tika sašauts. Okupācijas spēka Lietuvā un Igaunijā joprojām nebija spējuši pārgrupēties. Radio izlūkošanas nodaļa pārtvēra sarkanarmijas vadības sarunas un atšifrēja šifrētas ziņojumus. Tie liecināja, ka hauss nemazinās. Un vistuvākajā laikā uzbrukums pret dienvidu un ziemeļu robežu nav gaidāms. Jā, bijām jau zaudējuši kādu daļu no teritorijas Latgalē un nebijām pilnīgi izsituši bolševikus no bāzēm Kurzemē. Taču stāvoklis nebija ļaunāks par to, kādu armijas štābs jau bija paredzējis, plānojot valsts aizsardzību kara gadījumā ar Padomju Savienību. Pats ļaunākais taču nebija noticis. Mums neuzbruka abi pasaules pārdalītāji vienlaikus, kā viņi to bija izdarījuši Polijā. Un mūsu griba aizstāvēt valsti bija tik liela, kāda tā mēdz būt tiem, kuri uzvar. Mums bija arī kara plāns, kas paredzēja valsts aizstāvēšanu, ja tai kopīgi uzbruktu gan staļiniskā Padomija, gan hitleriskā Vācija. Nē, stāvoklis nebija absolūti bezcerīgs. Ja Baltijas telpā tajā dienā ielaustos Anglija un Amerika kādus nopietnus rēķinus kārtojot, tad nākošos Latvijas armijas gadasvētkus mēs kopīgi atzīmētu Maskavā. Kādas kaujas notika 16. jūnija pēcpusdienā? Desanta apkarošanai paredzētā Durkļu baterija vēl turējās. Arī kustīgās baterijas uz dzelzceļa lafetēm novietotie tālšāvēja lielgabali, kas varēja pārvietoties no Saukrastiem līdz Tukumam. Jā, Rīga drebēja ienaidnieku karakuģu apšaudēs. Sagrāba dzelzs un pontonu tiltu, Spilvas lidlauka lidmašīna angārus. Īpaši smagi bija cietis Daugavgrības cietoksnis. Karaflotes flagkuģis sašauts un nogrims. Pārvarot stipru pretestību, izdevās ieņemt Vaņodi.
47 mm Behler prettanku lielgabali ļoti sekmīgi cīnījās pret Krievu bruņotajiem automobīļiem un tanketēm un vieglajiem tankiem. Jā, viņa bruņojums toreiz nepavisam nebija izcils. Tātad kaujas turpinājās. Tieši tā. 3. divīzija grupa, kas sastāvēja no 1. un 5. kurzemes divīzijas, turpināja attīstīt uzbrukošu darbību Ventspils un Liepājas virzienā. Vēl nebija uzņemts sakara ar igauniem un lietuviešiem, taču robežsargu brigādes vadība bija izsūtījusi 2 robežsargu brigādes un armijas sevišķu uzdevumu virsnieku grupas, kur uzdevums bija stāties sakaros ar kaimiņu valstu bruņoto spēku vadību. Ja tas nebūtu iespējams, tad sakari jāuzņem ar mūsu galvenās aizstāvēšanās līnijas tuvumā operējošu bruņoto vienību komandieriem. Pastāvēja mūsu flanku apņemšanas briesmas, un mēs nezinājām, kādi ir Igaunijas un Lietuvas karu plāni. Vai aizsardzības padomes sēdēs piedalījās arī ārlietu ministrs Munters? Atbilstoši likumam, ārlietu ministrs neietilpa valsts aizsardzības padomes sastāvā. Taču, ja bija vajadzīgs, viņš uz padomes sēdēm tika uzaicināts. Un man jāsaka, ka prezidents viņu aicināja bieži. Tajā vakarā Munters mums ziņoja, ka viņa vadībā jau ir nodibināti radiosakari ar sultni Zariņu Londonā un ar Salno Stokholmā. Par ko vēl padomes sēdē ziņoja ārlietu ministrs? Par šo un to tā teikt, ka jāpanākot atbalsts Zviedrijā un Somijā, armijas artilērijas inspektors ģenerālis Dannerbergs tad jautāja, kāpēc ārlietu ministrs vēl miera laikos bija iebildis pret papildu ieroču pirkšanu Zviedrijā. Es izlikos, ka ģenerāļa nesavaldīgumu neesmu ievērojis, bet Ulmanis apsauca ģenerāli. Munters zināja, ka armijas vīriem viņš nepatīk, taču Munteram bija savu trumpi. Kā notiktu armijas apgāde, ja karš ieilgtu? Uz runāšanu pieteicās pulkvedis Krievs, apgādes pārvaldes bruņošanās daļas priekšnieks. Viņš klausīja, ka tādu satiksmi varētu uzturēt arī ar zemūdens kuģiem, izveidojot papildu zemūdeņu slēptuvi Milgrāvī. Sūtņiem Anglijā un Vācijā jāievadot sarunas par vairāk zemūdeņu pirkšanu. Par vēlu. Smago bruņojumu neviens vairs nepārdotu. Bet zelts un valūta jātaupa trimdes valdībai un nākotnes Latvijai. 2 mēnešus mēs fronti nenoturētu. Tā tik ģenerālis Balodis varēs svežzemniekiem lielīties. Pietrūkt ieroču. Cīņas gribas pietiktu 2 mūžībām. Pirms vācu poļu kara sākšanās Latvijas valdība bija veikusi visai prāvus ieroču iepirkums ārzemēs. Vai visi šie ieroči nonāca pie saviem likumīgajiem īpašniekiem? Pulkvedis Krievs ieminējās arī par angļu ieročiem, un tas mani sadusmoja. Es skaļi jautāju, kur tad ir mūsu valdības nopirktie 30 teicamie iznīcinātāji Hawker Hurricanes? Ja atsvērtu 300 Krievu lidošās kastes. Sakarā ar vācu poļu kara sākšanos Anglijas valdība atteicās atdot Latvijai tās īpašumu. Tieši tas pats notika ar mūsu nopirktiem 12 zenītlielgabaliem. Vienīgais, kā varam sevi par to mierināt, ir tas, ka šie mūsu ieroči karoja pret hitleriešiem. Tā paša gada jūlijā, līdz pat septembrim, tā dēvētā kauja par Angliju. Mūsu Hurricane pret Luftwaffe. Čērčila pateicības vārdu patiesībā pienākas arī mums. Jā, mēs par maziem tik bieži nosaukātie tajā reizē glābām tos, kuri ierindo sevi pie lielajiem. Bet pirms mēs sākam karot, Vācija toties akurāt izpildīja visus mūsu pasūtinājumus. Un tajā sēdē es tomēr stingri pieprasīju no bruņošanās daļas priekšnieka, lai mēs saņemtu Vācijā nopirktās, bet līdz Latvijai vēl netikušās 86 haubicas. Un ar visiem vilcējiem. Iedomājieties tikai, kas tas par ugunsspēku. Jo tam, kurš izveicīgi savā zemē un katra zemes pēda palīdz karo, pietiek ar mazāku ieroču daudzumu. Bet uzbrucējam bieži vien pat 3 kāršu pārsvars ir nepietiekošs. Munters domāja, ka nav ko brīnīties par to, ka Vācija tik akurāti pasūtinājumu izpildīja.
Vācija lielākā mērā nekā Anglija bija atkarīga no Latvijas lauksaimniecības ražojuma eksporta. Nēdis nekaros. Var spriest visādi par mūsu vājajām un stiprajām pusēm, bet arī šajā ziņā mēs bijām pārāki. Kā darbojās dzelzceļu satiksme? Galveno dzelzceļa līniju postījumi nebija tik lieli, ka apturētu satiksmi. Tomēr visai ievērojami tie bija kara darbības apgabalos. Vilcienu kustība pēc kara laika grafikām tika nodrošināta aptuveni par 2/3. Kāpēc Sarkanarmijas aviācija tik ūtri bombardēja dzelzceļa līnijas? Uz tādu jautājumu ir grūti atbildēt. Te tā pirmā un vienīgā reize, kad Krievi rīkojas neizprotami un muļķīgi. Ienaidnieks tomēr bombardēja visas lielākās pilsētas, pie kurām notika pretošanās. Jo īpaši valsts austrumos vairāki prezidenta daudzinātā celtniecības laikmeta saltākie pieminekļi pārvērtās durkās. Man šķiet, ka šādas ziņas ļoti iespaidoja prezidentu, un viņam radās nodoms redzēt pašam, kas notiek frontē. Un gaisa aizsardzība, zenīta artilērijas pulka darbība. Smago zenīta lielgabalu baterijas bija novietotas pozīcijā ārpus pilsētas, Spilvē, Meža parkā un pie Juglas ezera. Galvaspilsētas gaisa aizsardzībai mums jau bija 46 zenīta lielgabali. Somiem tieši tāpat kā mums bija viens vienīgs zenīta artilērijas pulks ar Helsinku gaisa aizsardzībai. Lielgabalu nebija vairāk, bet viņi savu galvaspilsētu ar tādiem spēkiem nosargāja. Nosargājam arī mēs. Atšķirībā no Pirmā pasaules kara ienaidnieks neizmantoja indīgās gāzes. Velti prezidents pirms kara tik lielu vērību bija veltījis pretķīmiskajai aizsardzībai. Modernajā karā graujošo darbību ar daudz lielākām sekmēm paveica aviācija un tanki. Šķiet, ka arī nākošā aizsardzības padomes sēde nebija no īsajām. Tieši tā. Es ziņoju par stāvokli Kurzemes frontē. Mūsu uzbrukumiem nu jau sekoja ienaidnieku pretuzbrukumi. Bet neviens no tiem nespēja atspiest mūsu divīzijas atpakaļ. Ienāca pirmās vēstis par civiliedzīvotāju slepkavībām Ventspilī, Liepājā un tajos ciemos un pagastos, kuri vēl atradās ienaidnieka rokās. Ārlietu ministrs vienmēr bija noteicējis par savu sejas izteiksmi. Un tomēr es tur spēju saskatīt nepatiku par to, kas notika, par karošanu. Viņš jau no paša sākuma to bija uzskatījis par bezcerīgu. Kaut gan, ziniet, mūsu dzīvē nekad un nekas nemēdz būt absolūts. Ne absolūti melns, piemēram, un arī, respektīvi, ne absolūti bezcerīgs. Nu jā, bet Munters jau no paša pretošanās sākuma visvairāk domāja par trimdas valdības izveidošanu. Viņaprāt, ja valdība dotos trimdā pat uzreiz pēc notikumiem Masļennikos un Smaiļos, arī tad tā būtu darījis to pēc mūsu bruņotās pretošanās. Robežu sargi taču tur tajā naktī šāva. Mēs bijām nepārprotami apliecinājuši savu gribu aizstāvēt savas tiesības ar ieročiem. Varbūt bez mobilizācijas un kara upuru būtu mazāk. Varbūt. Un prezidents? Ko teica viņš? Ko domāja? Viņš atcerējās ziemas un agrā pavasara notikumus. Nožēloja, ka Somiem un Zviedriem, Norvēģiem nebija izdevušies savienības plāni. Ja toreiz Somi un Skandināvi kopīgi stātos pretī agresoram, tad arī viņš nestāvētu malā. Šī bija viena no tām retajām reizēm, kad pavisam noteikti mūsu liktenis varēja veidoties citādāks. Pirmkārt, tajā bargajā ziemā ietu labāk, nespējot saņemt palīdzību no jūras puses, padomju bāzu karaspēks kapitulētu dažās dienās. Staļins ne ar kādiem līdzekļiem nepanāktu mūsu spēku pievienošanos viņam. Pret Somiem mēs nekarotu. 39. gada vasarā Angļu-Franču padomju sarunas arī bija tāda likteņa reize. Kā izdzīvot nepadodoties? Kā glābt valsti? Kā glābt tautu? Ja starp mums un Angļiem nebūtu jūras... Vai prezidenta labvēlība pret ārlietu ministru nebija mazinājusies? Ne par matu. Viņš pat pasvītrot to
demonstrēja skaļi cildinot Muntera gudrību. Tālredzīgais Munteris jau februārī esot teicis, ka ziemeļniekiem savienība nesanākšot, un ka sarkanie esot spējīga deportēt visu tautu, atstāt Latviju bez latviešiem. Ja tā, tad jāpadodas. Vergi atkal. Bet vismaz dzīvi. Dzīvi līdz nākošai laimīgai valsts atzimšanas stundai. Bet mūsu armija karoja, vēl karoja. Un nedrīkstēja ļaut atslābinājumam nākt. Lija mūsu tēvzemes varonīgo dēlu asinis. Ja visas domas un spēkus veltīsim kauju laukiem, tad uzvarēsim. Kāds bija stāvoklis galveno spēku ieņemtajā līnijā? Jā, Staļinam bija jāpiepūlas pārkost viscietāko riekstu 40. gada karā pret Latviju. Pretī stāvēja 4 latviešu divīzijas, kurām vēl varētu pievienoties spēki nepilnas divīzijas stiprumā. Jau 17. jūnija pievakarē bija uzliesmojušas pirmās apšaudes ar priekšējo padomu motorizēto vienību izlūkiem un mūsu priekšpozīciju vienībām. Tikai nenobīties. Nav neuzvaramu ieroču, ja tiem pretī stājas neuzvarami vīri. Prezidents nolēma apmeklēt galvenās aizstāvēšanās līniju. Kā notika šī lēmuma pieņemšana? Jau tad, kad viņš dabūja zināt par lielajiem postījumiem Latgales pilsētās, viņš sāka domāt, ka jāatstāja gandrīz pilnīgi drošā virspavēlnieka štāba apakšzemes telpa un vismaz puse dienas jābavada starp kareiviem. Doties pusvalstī pāri, kad debesis pilnas ienaidnieka maitas putniem. Prezidents paziņoja, ka tagad austrumu frontes apmeklējums cels cīņas par tēvzemes sargu rindās. Viņš pasauca savu sekretāru Rudumu un adjutantu Lūkinu un teica, mēs brauksim. Es negribu teikt neko sliktu, taču jāsaka, ka šī bija neprātīga iecer. Es pat domāju, ka viņš bija nolēmis valsti neatstāt, lai notiek, kas notikdams. Vai kāds mēģināja viņu atrunāt? Tieši tā. Prezidenta nozīme valstī bija tik liela, ka nebija nekādas vajadzības par to pārliecināties, uzņemoties nesamērīgi lielu risku. Ārpus slepenās apakšzemes telpas īstas drošības taču nebija nekur. Prezidents neņēma vērā nevienu iebildumu un pieprasīja sagatavot karavīru tērpu. Vēsturē jautājumi par prezidentu vēl būs daudz. Bet vai kāds varētu pastāstīt par šo karu tā, kā to redzēja kareivī? LS vārti tur bija atvērušies austrumu pusē. Taču mūsu pulki neatkāpās. Galvenās kaujas līnijas priekšā visā ugunsprosta dziļumā. Zeme bija kā nosēta ar kritušajiem sarkanarmiešiem. Lati robi bija arī mūsu rindās. Pamieris kritušo aizvākšanai netika lūgts, nec arī piedāvāts. Karojošās puses bija tāda naida pārņemts, ka nespētu vienoties arī vienkāršā cieņas izrādīšanā kritušajiem. Ģenerālis Krustiņš pie Kalpaka pieminekļa bija noskaitījis virs dzejoli pulkveža atgriešanās. Šo dzejoli no galvas mācīja gandrīz visi karavīri. Raud pulkvedi, kareivi tavi. Ak, neļauj taurēm vairs pūst un piecelies runā uz tautu, lai klusums par gaviliem kļūst. Bet neatbild pulkvedis vairāk ne kareiviem, tautai, nekam. Sedz karoks, sarkanbalts sarkans, ir seju, ir augu tam. Kalpaks krita, bet viņa armija uzvarēja. Kā notiks tagad? Daudzkārt lielāka un stiprāka ir armija, bet arī ienaidnieku spēki tagad lielāki. Vai pa to laiku prezidents jau bija izbraucis no galvaspilsētas? Jā, un jau agri no rīta. Viņi pārvietojās 2 automobīļos. Ar pirmo brauc armijas štāba bataljona aizsardzības grupa. Prezidenta automobīls sekoja. Viņš brauc pa Rīgas, Madonas, Altūžu, Rēzeknes ceļu.
Un par izvēlēto maršrutu zināja vienīgi virspavēlnieks un sabiedrisko lietu ministrs Bērziņš. Tuvāk un tuvāk frontei. Tieši tā. Visa valsts bija pārvērtusies par vienoti kara apgabalu. Ērgļiem tuvojoties, etapa rajona iestāžu rosība palielinājās. No Ērgļiem uz Madonu braucot, viņi ieraudzīja lidmašīnas lidojumu un apstājās. Lidoja no dienvidu vakariem. Mūsējie 6 Gloster gladiatori, ātrākie divplākšņi pasaulē, ar kuriem Angļi karoja līdz pašām Otrā pasaules kara beigām. Grupās pa 3 aizšāvās uz Lubānas pusi, un arī abi automobīļi turpināja joņot tajā pašā virzienā. Prezidents bija nolēmis, ka neapmeklēs ne armijas noliktavas pie Madonas, ne arī Piestās pilsētā. Tas, ko viņš bija redzējis braucot, liecināja, ka visas ar armiju saistītās aizmugures lietas etapa rajonos ir priekšzīmīgā kārtībā. Madona jau bija piefrontes pilsēta. Viņi turpināja braukt galvenās aizstāvēšanās līnijas virzienā. Jo tālāk uz priekšu, jo vairāk ceļi pildījās karavīriem un armijas spēkratiem. Pamalē Dunēja fronte. Tomēr vajadzēja pasteikties ar vismodernāko angļu lidmašīnu pirkšanu. Un arī ar zenītu lielgabaliem. No budžeta prezidents būtu varējis dot visus 30, ne tik vien kā 25% aizsardzībai. Briesmīga pasaule, kurā nauda, ar ko varētu paveikt daudz laba, jātērē nāves rīkiem. Latvijas cietokšņi bija skolas. Bija un būs. 1940. gadā Latvijas armijas stāvoklis bija kļuvis neapskaužams. Latvija cīnījās, viena pati cīnījās un nosiņoja, un audiencēs, uz kurām bija jāgaida aizvien ilgāk, citu valstu vadītāji mūsu sūtņiem izteica savu cieņu un apbrīnu. Un tikai. Kā notika prezidenta uzņemšana Lubānā, 3. Latgales divīzijas štābā. 20. jūnijā pašā dienvidū prezidenta automobilis apstājās pie mācītāja mūžas, kur štābs bija novietojies. No šifrētās telegrammas divīzijas komandieris jau zināja, kādi ciemiņi jāuzņem. Ģenerālis Krustiņš bažīgi apvaicājās, vai patiešām prezidents grib ierasties tieši aizstāvēšanās pozīcijās, ierakumos. Prezidents to apstiprināja. Krustiņš iebilda, ka šeit ir fronte. Jā, bija teicis prezidents. Krustiņš tad apgalvoja, ka to līniju, kuru tagad ieņemta, var noturēt ilgi, un ka ienaidnieks nav spējīgs mūs uzvarēt, jo mūs nav iespējams pārmākt citādi, kā vien pilnīgi iznīcinot. Un tāpēc mēs galu galā uzvarēsim. Ulmans teica, ka it visur viņu pavadot drošu pārliecību par armiju, un paskaidroja tuvāk savus apsvērumus, kāpēc bija izvēlējies karot. Viņš teica, ja mēs nebūtu uzņēmušies šo cīņu, ja domātu, ka tā ir bez jebkādām cerībām uzvarēt tuvākā vai tālākā nākotnē, mēs būtu varējuši padoties un ielaist Krievus bez pretošanās. Upuru būtu mazāk, postījumu būtu mazāk, taču mūsu stāvoklis uz āru līdz ar to pasliktinātos tik lielā mērā, ka valsts diez vai būtu atgūstama. Diez vai politiķu valodai tas pats? Nē. Padodoties, mēs varbūt būtu varējuši cerēt uz kādu suverenitātes atliekas saglabāšanu. Varbūt. Tāds vārds tajā pašā valodā arī nozīmē nē. Un tāpēc mēs izvēlējāmies karot. Krustiņš joprojām bija ļoti nobažījies par prezidenta drošību. Bet Ulmans darīja savu. No aizsarga vietas līdz ierakumiem jāiet kājām un jāsaliecas. Vai Latvijas valsts vadītājs drīkst liekties? Šķiet, tikai tagad prezidents pa pilnam saprata, cik neprātīgu pasākumu uzņēmies. un vēlreiz bet. Nekādus bet. Prezidents saknieba lūpas ciešāk. Aģitants mīņājās blakus, gatavs aizsekt viņu ar savu augumu. Iet stalti. Lai ienaidnieka lodes sadzeļ kāds cīnītāji, labāk kājās stāvot mirt nekā uz ceļiem dzīvot. Latvieša gods un pašapziņa
un garīgais spēks neļauj liekties. Lielākās briesmas prezidentam šķiet bija pāri, vai ne? Nē, es pat domāju, ka tieši pēc ierakumu apmeklēšanas adjutantam Lūkinam Vaigas priekšnojauts uzmācās ar jaunu sparu. Tieši tagad viņi brauks pa tām vietām, kur netālu reiz notika atentāts. Aiz pelniņiem automobīļi nogriezās pa labi uz Jaungulbeni. No turienes viņi līkumos uz Jaunpiebalgu. Tad uzmeklēs Vidzemes šoseju un atgriezīsies Rīgā. Bet vairoties no latviešu lidmašīnām kāda padomju bumbuveža grupa bija atdalījusies no savas eskadrīļas. Vajadzēja steidzīgi atbrīvoties no bumbu kravas, ja viņiem mešs, šaurs ceļš. Uz tā kaut kāda kustība, kapitālistu automobīļi. Grupas komandieris pavēlēja izsviest bumbas. Uzticamais adjutants bija pārsēdies priekšējā automobīlī. Senās atmiņas par bandītisko uzbrukumu Urbija. Lūkins tik saspringti vēroja pretī skrejošos kokus, ka nepamanīja briesmas no citas puses. Bumbas sprādziens izsvieda viņu no automobīļa, riec pret kokiem. Nedzīvo ķermeni plosīja šķembas. Bet prezidenta automobīls bija pazudis. 22. jūnijas, 8. diena. Tā bija sestdiena. Valsts aizsardzības padomes sēdes jau notika gandrīz nepārtraukti. Par stāvokli frontē referēja virspavēlnieka štāba operatīvās daļas priekšnieks pulkvedis Upītis. Galvenā aizstāvēšanās līnija nebija pāraut nevienā vietā. Naktī no 20. uz 21. jūniju atsists ienaidnieku kājnieku uzbrukums visā austrumfrontes garumā. Un tad sekoja tā sliktākā Upīša ziņojuma daļa. Un stāvoklis bija pasliktinājies, jo beidzot pēc 7,5 kara dienām padomju spēki Lietuvā un Igaunijā bija sagatavojušies pāriet dienvidu robežu, uzbrukot Jelgavai un Bauskai, un pāriet ziemeļu robežu, uzbrukot Valkai un Rūjienai. Diemžēl vairāku apstākļu dēļ mūsu bruņoto spēku kopdarbība nebija iespējama ne ar vienu no kaimiņu valstīm. Mūsu armijai bija viss, kas nepieciešams, lai cīnītos un uzvarētu. Mūsu armijai trūka tikai viena – sabiedroto. Es redzēju, ka dzirdētais satrieca klausītājus. No armijas un aizsargu vīru sejām gan nevarēja nolasīt apjukumu vai bailes, bet ministri saplaka acīm redzami. Vienīgi Bērziņš vēl spēja piecelties un nostāties man blakus. Viņš jautāja, kur palicis prezidents. Baigs klusums un štāba virsnieku pārakmiņojušās sejas bija vienīgā atbilde. Bērziņš jautāja vēlreiz. Bet visi klusēja. Nepavisam ar ne. Es atbildēju, ka valsts un ministru prezidents, doktors Kārls Ulmanis, ir kritis. Kliedza visi kājās pieliekuši, ka tā nevarot būt. Es izstāstīju, kā viss bija noticis. Atkal baigs klusuma brīdis. Bērziņš un Munters skatījās uz mani. Es pētīju abus, apstājoties pie Bērziņa. Neredzams un netverams zirgstis pārliec no viena pie otra. Es redzēju, ka viņi saprot, kas un kā turpmāk darāms. Nepārmijot ne vārdi. Man šķiet, ka Munters visvairāk baidījās, ka tagad viņu gan varētu pastumt malā. Bet Berģis, ārlietu ministrs, skaļi neizteiktajām domām atbildēdams, noskaldīja, ka valdība turpina darbu. Jā, apstākļi bija tādi, kas demokrātisku lietu izlemšanu neveicināja. Un kara laikā tas gāja pavisam vienkārši. Bruņoto spēku virspavēlnieks ierosināja par ministru prezidentu iecelt sabiedrisko lietu ministru Bērziņu. Un lieta darīta.
kādi bija turpmākie armijas pārgrupēšanas pasākumi. Visu vienību komandieri no ģenerāļiem līdz instruktoriem saņēma aizliemātas aploksnes ar virspavēlnieku slepeno direktīvu. Zemāko pakāpju komandieriem būtu jāatver aploksnes tādā gadījumā, ja viņiem padotā vienība nepārvaramu apstākļu dēļ nespētu nokļūt līdz otrajai aizstāvēšanās līnijai. Un bija liela daļa tādu vienību, kuru komandieriem bija dota pavēle aploksnes atvērt ātrāk. Munters bija gudrs, ļoti gudrs. Neapšaubām jāveido trimdes valdība. Un nekur citur kā Londonā. Kad Munters savu uzstāšanos sāka ar vārdiem trimdas valdība, mans skatiens, gribot, negribot, laikam jau iezvairojās. Mēs taču vēl karojam. Mēs taču nedrīkstējam tādā brīdī runāt tā, it kā jau būtu sakauti. Munters manu skatienu ievēroja. Atklepojās un teica, ka šis ir uz priekšdienām, tomēr netālu atliekams temats. Un turpināja, ka no ārkārtas sūtņiem Somijā ir saņemta Somu valdības izpratne par Latvijas valdības rīcību. Tad es gribēju zināt, kā ir ar Angļiem. Munters atbildēja, ka Angļus mēs esam pazaudējuši jau pagājušā gada jūlijā. Bet droši vien, un nevis tikai var būt, ka pat ātrāk, un arī frančus. Un tad es vairs nespēju savaldīties. Es kliedzu, ka tie sātani patur pie sevis mūsu lidmašīnas un lielgabals. Es kliedzu, kaut gan labi sapratu, ka smagā bruņojuma piegādes vairs nebija iespējamas. Un arī tad ne, ja Angļi piepieši pārdomātu. 1 miljons sterliņu mārciņu mums bija noguldīts Anglijā ieroču pirkšanai. Liela nauda, bet kuģiem un zemūdenēm, kas apgādāt partizānus, vajadzēs bāzes, un tādas bāzes neviena Eiropas valsts neļautu ierīkot uz savas zemes, ja nu vienīgi Somija. Munteram tomēr taisnība. Atliekot trimdas valdības veidošanu, tā lieta varēja nojukt pavisam. Jādod uzdevumu štābu priekšniekam, lai beidz plānot pēdējo operāciju. Kareivi saņēma pavēli taupīgi lietot munīciju. Tā nebija laba zīme. Sadromuši puiši gaidīja kārtēju uzbrukumu. Sarkanai armijai bija vairāk kareivi nekā loži mūsu armijai. Drīz Staļins varēs smiet liels smieklis. Pērcis pagriezās pret karti. Viņš teica, ka galveno uzdevumu mēs esam izpildījuši. Mēs nepārprotam esam pierādījuši visai pasaulē, ka savu brīvo valsti nevienam un nekad neatdosim. Un tagad pirmkārt jārūpējas par to, lai armija nenonāktu gūstā. Virspavēlnieks iepazīstināja ar turpmāko darbības plānu un nolasīja 471. direktīvu armijai un flotei. Tur bija teikts, ka nākošais kaujas uzdevums būs partizānu karš. Karavīriem vajadzēja būt gataviem saņemt turpmākās pavēles, līdz tam izvairoties no sadursmēm ar ienaidnieku. Karadienests turpinājās, ievērojot visas kaujas un lauku dienesta reglamenta prasības. No šīs dienas valsts tika sadalīta novadu partizānu apgabalos. 30. jūnijā, 2 pēcpusdienā, visā līnijā tika nolasīta virspavēlnieka 63. pavēle armijai un flotei. Tur bija teikts, ka smagiem upuriem frontē un aizmugurē tika izcīnīts aizstāvēšanās karš, kas tagad jāpārvērš partizānu karā. Ar šodienu armija pāriet pie partizānu kara paņēmieniem, izpildot arī turpmāk visus vienīgās un likumīgās Latvijas valdības rīkojumus, ja arī tie nāktu ne vairs no galvaspilsētas, bet no kādas citas vietas. Virspavēlnieks, valdība un tauta pateicās uzticīgajiem Latvijas dēliem par varonību un aicināja palikt ar vienu tautai un valstī un sev uzticīgiem, stipri un vienoti. Pēc tam paziņoja sēru vēsti par prezidentu. Komandieri nepieļāva, ka armijas izkliedēšana pārvērstu divīzijas nekārtīgos puļos. Karš nebija beidzies,
Komandas turpināja skanēt. Kareiviem izdalīja munīciju un pārtiku un pārsēnamos materiālus. Sapieri gaidīja tumsu, lai uzspridzinātu armijas noliktavas. Iznīcināja armijas un citu dienestu un iestāžu dokumentus. Visu šo laiku zemūdene bija gaidījusi slēptuvē. Jā, un tas brīdis bija pienācis. Pirms pusnakts Lielupes krastam tuvojās tumšos mēteļos saģērbušos vīru gājiens. Tas ir šeit, teica ģenerāļa Berķa adjutants, pulkvedis leitnants Veiss un vīri apstājās. Ģenerālis palūkojās pulkstenī, tūlīt būs. Ieburzgļojās ūdens un iznir zemūdeni. Ministri un virsnieki sakāp laivās un brauc uz upes vidu. Iedūcās roņa dīzeļi, un nepilnas minūtes laikā Latvijas valdība bija pazudusi upes dzelmē.